dzirdi, vai tu mani? Skan jau Ziemassvētku zvani. Laišas tie pa zvaigžņu āri, laišas gāvilas tev pāri. Vai tu dzirdi, vai tu jūti, kur tu savas domas sūti? Galvu liec pie zemes pliena, gaidi, ausīs atkal diena. Atkal diena būs ar tevi, tai tu savu sirdi devi. Raganam ļoti nepatīk, kad cilvēki ir laimīgi un viņam viss ir labi. Viņa aizveda tēti uz tumšu mežu, bet mammai uzsūtīja briesmīgu slimību. Eju tur, kur acis skatās. Kur es eju? Kāpēc? Spēka vairs nav. Gribas gulēt. Bet nedrīkst. Var aizmigt un vairs nepamosties. Anniņa, Jānis, Lizīt, mani mīļie, kā jums iet bez manis? Nevar cilvēkus nelaimi pamest. Jāpalīdz. Celies. Mosties. Kur es esmu? Kas jūs esat? Es esmu mūks. Uz savu klosteri eju. Kas tu esi? Kā šeit nokļūt? Kur eji? Pats nezinu. Ļaunais spēks mani šeit iemetā dziļā mežā. Un kā no tā izkļūt? Kā atrast sevi mājās? Nezinu. Mani tur gaida dēls, meita, mīļota sieva, uzticīgais suns. Bet gan jau nesagaidījis. Tā nesaka. Viss ir Dieva rokas.
ejam ar mani uz mūsu klosteri. Tur ir liela krāsnes, iedersim karsto tēju, kopā lūksimies. Dievs palīdzēs pārvarēt ļauno spēku. Tevs ar mūku aizgāja uz klosteri, un mājās tikmēr palika pavisam skumji. Teva nav, ar mammu pavisam slikti. Ko gan Janis un Anna tagad darīs? Kas ar tevi? Tiesa mēs, tavi bērni, Jānis un Anna, un tās uzticamais suns Barks. Tu mūs redzi? Ko lai mēs darām? Tētis pazudās, mamma saslimusi. Neraud, Anni. Asaras te nepalīdzēs. Mums jātur tētis. Tad arī mamma izveseļosies. Un laimē atgriezīsies mūsu mājās. To viegli pateikt, bet kā mēs viņu atradīsim? Mums taču ir kājas. Un vēl mums ir uzticams suns. Bark, vai tu varēsi atrast sēti pa pēdam? Domāju, ka varēšu. Lieliski! Anni, tu palīdzi te, mēs ar Barku atradīsim tēti. Nē, es jūs vienus nelaidīšu, iesim kopā. Nu tad pošamies. Un devas bērni ar Barku tevu meklē. Uz ielas sniegs, sniegputenis. Kas gan ar viņiem notiks? Izskatās, ka esmu pazaudējis tētas Jadubas mājās. Nu, bet mēs nevaram atgriezties mājās bez tēta. Bark, lūdzu, ejam vēl nedaudz. Varbūt viņš ir kaut kur tuvumā. Tas ir bīstami. Priekš ir liels mērs. Tur dzīvo vilkiem. Nedrīkst iet tālāk. Kāds nāk? Vilki? Nē, tā vilki nesmiet. Varbūt tas ir tētis. Arī nesaimnieks. Viņa smaržēs labi pazīstam. Ak, bērni! Vieni mežā? Mēs neesam vieni, mēs ar Barku. Mums tētis pazūdas. Mēs nevaram viņu atrast. Mēs nevaram bez viņa mājās atgriezties. Mūsu mamma ir slima. Viņai vajadzīga palīdzība. Tā tad nelaime notikusi. Vai jūs zināt, kas es esmu? Nē, bet jūs ļoti līdzināties Sniegbaltītei no pasakas. Pareizi. Es esmu Sniegbaltīte no pasakas. Ziemassvētku vecīša mazmeita. Un kā jūs sauc? Esmu Jānis. Es esmu Anna. Es esmu uzticamais suns Barks. Prieks iepazīties, Barks. Es mēģināšu jums palīdzēt. Manam vectēvam ir burvju karte, ar kuru var atrast jebkuru cilvēku. Jā. Domāju, ka viņš varēs atrast arī jūsu tēti. Nāciet man līdzi. Viņš tagad ir skolā, Ziemassvētku svinībās. Es tieši eju pie viņa. Ejam! Ātrāk! Uz priekšu!
Vai treniņš nāk! Gandrīz nokavēju! Sveikam, Lazmīt! Bet kas ir ar tevi kopā? Kāpēc bērni nav svētkos? Viņi tevi gaida beztēti. Šī ir Anna un Jānis. Viņai uzticamais suns Barks. Viņam nelaime notikusi. Tētis pasudis, un viņi nekā nevar viņu atrast. Tā Ragana ir atkal pie vainas. Viņa vienmēr visādus ļaunumus pirms svētkiem dara. Palīdzi viņam lūdzu. Vai tev ir līdzi tava burvju karte? Protams, viņa man visur ir līdzi. Atvedīsimies jūsu tēti. Tikai tūlīt apsīkšu bērnu svētkos un pasīkšu viņiem dāvanas. Nāc par mums! Ja drīkst, mēs varam ar Jāni mazliet atpūsties, jo mēs esam ļoti noguruši. Labi, atpūstieties. Mēs drīz atgriezīsimies. Stāstiet visu par savu tēti. Tētis! Jo, tas ir viņš! Kur viņš ir? Kā pie viņa nokļūt? Tā, viņš ir klosterī pie mūkiem. Tas ir diezgan tālu, bet jūs jau esat noguruši. Izdarīsim tā, mazliet, aizved bērnus mājās, bet es pats atvedušu jums tēti. Labi, pēc tēti. Paldies! Paldies, Ese! Un šajā laikā jauna Ragana izdomāja traku plānu padarīt Annu un Jani par saviem kalpiem. Viņa ielavies viņu mājā un nepacietīgi gaidīja, kad viņi atgriezīsies. Lūk, tāda tu man patīc labāk. Drīz tu būsi mana draudzene, un mēs kopā darīsim ļaunus darbus. Tavi bērni mums palīdzēs. Un suns? Suns mums nav vajadzīgs. Mēs viņu iemidzināsim. Kāpēc? Kāpēc tu to dari? To vēlas galvenais ļaunais gars. Viņš ir ļoti spēcīgs un drīz pārņems visu pasauli. Visi cilvēki uz zemes mīdēs un slepkavos viens otru. Nē, tā nekad nebūs. Būs. Un tagad tu par to pārliecināsies.
Māmiņ! Kas jūs esat? Kāda pretīga smaka? Tā taču ir ragana! Jā, bērni, tā ir visīstāka ragana. Viņa paņēma jūsu tēti. Nu ko, nekādi nenomierināsies? Tev pavirš šogad bija par maz. Nu, tas bija pagatnē, bet tagad es esmu daudz spēcīgāka, jo ļaunumu uz zemes ir kļuvis vairāk. Ej labāk prom, un viņi ir mani. Vēl ko? Tu ej prom! Tūlīt atnāks mans vectājs un tev labi vairs neklāsies. Ej ārā! Ak tā? Nu es tevi brīdināju. Ak, tu! Nu ko? Pārliecinājies? Tagad neviens nevarēs mūs uzvarēt! Neviens! Līsa, mīļie bērni, es atgriežos! Ko? Kas te notika? Nekāds īpašs. Tev pakaļ nedzīsies. Tu ko izdarīji? Veca muļķi, esi traka? Atgriež visu atpakaļ, kā bija. Nu to zini, kas būs? Nu, kā redzi, vairs neesmu veca. Un ne tik vāja, kā pērn. Tu esi vecs un vājš. Ej prom. Ko? Es tevi... Nu, tas ir viss. Ar Dievu zemi svētku vectēvs. Es apsveikšu bērnus, nevis tu. Pa savam, pa jaunam. Un kas tas ir? Nevelti Dievs mani šeit atsūtīja.